Čau, čau! Tā, vēl viens no maniem ugunspriekiem ir tamborēšana, bet par to plašāk kādu garāku video uzfilmēšu. Ja tagad šajā īstajā gribu ātri parādīt kaut ko, ko es esmu tamborējusi. Un tātad es iegādājos dzīvu. Nevaru parādīt tādā, ficītē. Tā ir Nako Teddy. Un 200 gramos ir tikai 22 metri. Bet tas ir, nezinu, man liekas diezgan maz, jo, viņa noteikti tāda bieza. Un arī diezgan bīstami irst, ja kaut kā tad pārgriez un šitas viss aiziet. Bet labi, parasti šo dzīvi izmanto ar pirkstiem tamborē. Pirkstiņu tamborēšana. Šeit es izmēģināju, nezinu, kā man, tā kā segu, nezinu, cik tad vajadzētu. Noteikti ļoti daudz. Cik tāda sega ārprāts. Varbūt kaut kā ir citādāk. Es šeit izmēģināju. Pagaidām kaut kā ar pirkstiem tamborēšana neaizrauj, bet, kāpēc to nedarīt ar tamborēdatu? Nezinu. Bet ir tur varbūt kaut kāds savs kaifs. Tāda sanāca. Mīksta ir. Šī ir mīksta. Bet ne par šo. Tas ir tikai to es izmēģināju. Bet es iegādājos 5 brūnas šādas dzīves un 2 balts. Šis palika pāri no tā projekta. Tā tūlīt parādīšu. Ko es runāju? Par šo spilvenlāci. Nākotnējā iestā. Pēc tam vēl piefilmēšu kādā citādākā formātā. Spilvenlācis. Tātad es izmantoju tamborēdatu 12 mm, kad dzīvē 15 mm norādīts. Bet man šķiet, par šo bija ļoti labi tā kompoti. Diezgan smaga tā dzīve ir. Viņa jau pati bija no tam tamborēm bija smags un simtpilni ieliku. Bet ne jau tā, tas ir maziem vedniekam dāvana. Kā redzēt, es jau zinu par praktisko domāju, tā ir kā manta, bet te pašā laikā var paspilvenu izmantot. Arī dekoratīvi dīvānā. Ja tad lāča ķepa man iznāksi. Lūk, spilvenlācis. Šķuču. Kā jums šķiet, tā ir laba dāvana. Lūk. Raksti man nepadodas visu, nezinu, kā to teikt pati, no sevis, tamborēju un radu. Un tie raksti nepadodas tur lasīt, un man ir vienmēr garlaicīgi. Lūk, šāds.